Sveicināti, mīļie! Šajā reizē stāsts atkal par piedzīvojumiem. Man liekas, ka tagad jau piedzīvojumi sāk gadīties arvien biežāk un biežāk. Vēl jau grūti noticēt, bet spriežot pēc lielajiem informācijas laukiem, patiešām jau notiek un ir sākusies šī cilvēku pāreja no viena apziņas līmeņa uz otru. Tā teikt, jaunā pasaule. Izklausās, protams, baigi traki. Jaunā pasaule, kur tur tagad tā iet un kā tur. Bet saprotiet, es laikam to jau esmu teikusi un tomēr atkārtošu vēlreiz, ka runa ir par apziņu. Nav runa, ka mēs sapakojam tašus un kaut kur ejam un mūsu priekšā atveras paradīzes dārzi ar visiem putniem, fazāniem līdzīgiem. Runa ir par to, ka cilvēks savā iekšējā pasaulē ir tik ļoti izmainījies, tik dziļi ir izmainījies, viņa iekšējā pasaulē ir izmainījusies, ka viņš savu ikdienu, šo 3D, kur mums visiem ir kaut kāds ģimenes, mums ir darbs, mēs ejam, mēs darbojamies, mēs maksājam nodokļus, es nezinu, ko mēs vēl darām, mēs ceļojam, mēs atpūšamies, mēs guļam, mēs ejam vannā, gatavojam brokastis, vakariņas, pastrīdamies un visu kaut ko. Šis cilvēks ir tik ļoti izmainījies, ka uz to, kas ap viņu notiek, ar viņu notiek, uz to, ko viņš redz, dzird, saskata sevī un visos pārējos, viņš rēģē citādāk. Pie tam viņš rēģē citādāk nevis tāpēc, ka es tā nekad vairāk nedarīšu, vai citādāk, ja es tagad tikai šitā un citādāk vairs nē. Nevis tas notiek caur galvu, bet tas notiek caur viņa izjūtu. Ir lietas, kurām viņam vienkārši vairs negribas piedalīties, un viņš nepiedalās. Un viņš skatās uz tiem cilvēkiem, skatās uz notikumiem, tie ir tie paši vecie cilvēki, vecie notikumi, bet viņš tur vairs nepiedalās. Viņš ir klātesošs, jā, viņš visu redz, dzird, saprot, bet viņš vairs nepiedalās. Un kas ir pats dīvainākais, arī emocionāli, ne? Man cilvēki mēdz teikt, jā, viņi vairāk kārtīgi to jau ir teikuši, un es arī esmu stāstījis laikam, kad kaut ko tur tas priekšnieks vai kas tur runājās, un es jūtu, ka es vairs nepanesos. Šodien bija arī fantastiski apbrīnojama, brīnumai nodarbība, es patiešām satrūkos, es domāju, vai patiesi, vai man rādās, bet laikam tiešām tā ir. Kad, jā, un arī cilvēki saka, un es tā skatos, un es vēroju, un man galvā tādas domas, ja šī apzinātība. Un tad, kad cilvēks vēro, teiksim, kaut ko, kas notiek ārpusē, un viņš vienlaicīgi vēro un seko līdzi arī saviem iekšējiem procesiem, un viņš saka, es jūtu, ka man tāda doma ienāk galvā, un tad es izdomāju, ja notiek process, notiek kaut kāds notikums, un cilvēks šajā notikumā ir pilnīgi klātesošs, viņš apzinās, kas notiek ārpusē, kas notiek viņā iekšā, un tad es tā izdomāju, ka es reaģēšu tā, un es teikšu tā, bišķi jau man paskrēja, un bišķi jau man panesās, bet noteikti ne tā kā kadreiz. Cilvēks ir izmainījies. Dzīve viņam tā pati, ģimene tā pati, viss tas pats, bet viņš ir cits. Un līdz ar to viņš kaut kādos procesos vairs nepiedalās, ja viņam nevajag, un viņš apzināti izdomā, ka viņam tas vairs nav vajadzīgs. Viņš nevienam virsū neskrien, visi dara to, ko viņi dara, bet viņš vairs nepiedalās enerģētiski. Tad cilvēki var izvēlēties citu pozīciju, ka kaut kā tā, teiksim, procesā, mācību procesā skolotājs runāja, par savu pieredzi runāja, ka viņa tur tā piedalās emocionāli, un tad viņa nepiedalās, un viņi redz, ka ir atšķirība, un tie bērni reaģē uz to. Un viņi saka, un tad, kad es tā emocionāli nepiedalos, tie bērni reaģē citādāk. Tas ir tas novērojums, un es palīdzu cilvēkam ar to saprašanu, ka tas nozīmē to un to, ka tu vari darīt tā un tā, un tu tur to savu enerģētisko lauku kaut kā tu tur, jā. Cilvēks vienkārši intuitīvi jūta, viņš eksperimentē, viņš mēģina, to, ko mēs esam mācījušies, viņš mēģina izmantot, un viņam skaties, viss nodarbība aiziet pilnīgi citā virzienā. Ja ilgākā laikā cilvēks šādā veidā kādā darbvietā strādā vai ģimenē, tad viņš inicijē tā viņa citādākā attieksme pret lietām, izraisa arī kaut kādas pārmaiņas apkārtējos cilvēkos. Viņi nejūt, viņi neapzinās, bet pārmaiņas notiek.
Un tad šādi cilvēki, ja dažādās darba vietās, dažādās, teiksim, Latvijas vietās vai kur, ap viņiem, ja viņi ir izmainījušies sevi iekšā, ap viņiem ir šis enerģētiskais lauks, cits un citādāks, kādēļ viss tas, ko cilvēks saka, un arī tas, ko viņš nesaka, tas viss sāk ietekmēt apkārtējo vidi. Un ap šo cilvēku visādi notikumi sāk mainīties. Un, ja, teiksim, mēs esam kaut kādā ciematiņā, kur mums dzīvo 100 cilvēki, un 70, 50 vai 40% cilvēku ir tādi, 40 cilvēki ir tādi, un šie 60 cilvēki ir parastie cilvēki, 3D, agrāk vai vēlāk, šie 60 cilvēki, viņi arī sāks mainīties. Un sākās tā jaunās pasaules būvēšana un celšana, ja, tas atkal izklausās pēc, ko tu tur būvēs, ko tu domā ar to, ja? Bet to es uztaisīšu citu stāstu. Lūk, un sākās šīs pārmaiņas. Un šāds piedzīvojums mēs šodien sestdienas nodarbībā. Mēs strādājam mēnesi. Pirmā nodarbība mums ir 2. mēnesī, un pilnīgi visi cilvēki, ko stāsta, viņi stāsta par to, ka viņi to neapzinās, viņi nezina, es to zinu. Es viņu pieredzēju klausos, viņi stāsta par savu pieredzi, kāds tur strādāja, viņam tur kaut kas sanāca, viņš stāsta, kāds tur ģimenē, kāds kaut ko tur stāsta, kāds ar kolēģiem tur sazvanījās un kaut ko, viņš stāsta cilvēku savu pieredzi. Un es saprotu, ka visi šie cilvēki atrodas uz robežas. Ka viņi jau jūt citādāk, viņi jau redz citādāk, viņi jau ir gatavi pāriet šajā citā telpā un veidot visas savas attiecības pārveidot pēc šīs jaunās telpas principiem. Mēnesis. Tikai mēnesis, ziniet, es patiešām satrūkos, jo tik ātri man nav bijis vēl, pirmajās grupās bija diezgan ilgu laiku, ja, bet arī paties biju citādāka. Bet tagad arī manī pašā pilnīgi var just, notiek baigi, riktīgi liels lūzums. Es arī sāku redzēt tās pašas ikdienas lietas, es arī sāku redzēt vēl citādāk un vēl citādāk. Un tad, kad saliek kopā šo lielo informāciju, kur tā arī saka vienā gabalā, es neklausījos, es visas gabals neklausos, man pietiek ar tiem virsrakstiem vien, ja bieži vien. Kad virsrakstos tā arī rakstīts, ka ir sākusies šī pārēja. Viņi ir sākusies, viss. Ir cilvēki, kuri ar savu apziņu, mīļies, vēlreiz atgādinu, runa ir par to, ka mūsos ir šie iekšējie procesi sakārtojušies, izmainījušies tik dziļi, tik pamatīgi, ka mēs bez lielas piepūles arī savus ikdienas notikumus sākam redzēt citādāk. Līdz ar to mēs reaģējam citādāk, līdz ar to mēs iegūstam citus rezultātus un panākam citādāku ietekmi uz ārējo vidi. Bet tas notiek caur mani, nevis caur to, ka jūs tur kaut ko sēdējāt, lasījāt un studējāt par 5. dimensiju. Tas neko nemaina. Neko tas nemaina. Mainās tas, kas ir iekšā, tā kā es sevī jūtos. Tas ir tas, kas mainās. Lūk, un tad šodien šajā nodarbībā es pilnīgi skaidri apzinājos un sajūtu sevi kā pavadoni. Pilnīgi skaidri. Bet tagad es taču varu pateikt, jā, es esmu pavadonis. Ir cilvēki, ir meistari, kuri māca šos instrumentus, jā, super, bet ir tādi, kuri ir šie pavadoņi. Viņi ir pavadoņi. Viņi ņem cilvēku pie rokas un ejam. Un cilvēks vienkārši, paļaujoties, uzticoties, viņš nāk ar savu pieredzi, viņš nāk dažreiz arī pat ar jautājumiem, dažreiz ar izbrīnu, ar pārsteigumu, dažreiz ar asarām, un es viņam palīdzu orientēties viņa pieredzē, viņa iekšējās izjūtās. Jo tur jau tā pāreja notiek. Viņam notiek pāreja no parasta, no kaut kādā ierastā pasaules uztveres līmeņa uz citu līmeni, kad viņš sāk aiz saviem ikdienas notikumiem, sāk ieraudzīt šo lielo kosmisko visādu lietu klātbūtni. Un to nevar izstāstīt. Šajā vietā es tagad ar vien biežāk jau sastopos, ka es gribu jums kaut ko pastāstīt, un es iesāku stāstīt stāstu un aiziet līdz tam, ka es runāju par to, ko es viņu redzu, bet vārdos to izstāstīt vairs nevar. Es saprotu, ka no malas klausoties cilvēks to var arī neuztvert, ja viņš pats tur nav iekšā šajā procesā. Un tā ir tā ezoterikas būtība, ka runa ir par tādu realitātes uztveres līmeni, kuru nevar vārdos izstāstīt, to var sajust.
un tur ir šī daudzdimensionalitāte, un tur ir šī intuīcija, un tur tev ir ieslēdzas, es dāmām šodien arī saku, bet tu saproti, kad tu strādā, tu intuitīvi dari to, ko es te stāstu par daudzdimensionālo domāšanu. Tu intuitīvi, dabiskā veidā tev tas ieslēdzās. Un tas, kas man liekas notiek, tagad ļoti notiek ar cilvēkiem, jo katram cilvēkam jau arī ir savi pavadoņi. Nu, tie smalkajā plānā, tu skolotāji, sargeņģeļi un kas tur katram ir, un tie tur arī vēl hierarhiski visādi rangi, un šie pavadoņi, viņi strādā ar tiem cilvēkiem, viņi strādā, arī viņi strādā. Vienkārši tas cilvēks varbūt neuztver, kuras epizodes, kuros notikumos viņš tiek vadīts. Man šodien dāmas stāstīja patiešām, visas stāstīja tādu pieredzi, ka pilnīgi skaidri var redzēt, ka aiz šī cilvēka ir arī tie pavadoņi, un tie viņiem dāmām palīdzējuši radīt ir kaut kādu situāciju, un cilvēks skatās uz to situāciju, un viņš saka, man ir tāda sajūta, ka tas ir tas. Es saku, ka tas ir tas, tu pareizi saprati. Un es viņu iedrošinu šo cilvēku, es palīdzu viņam saprast, ka tas ir pareizi, ja tu ne tikai tāda, iedrošinu viņu saprast, ka viņš ir uz pareizā ceļa, un arī iedrošinu viņu uzticēties savām izjūtām. Viņam vienkārši ir jāvingrinās, lai viņš varētu uzticēties savām izjūtām un saprast to valodu. Tā nav mums zināmā valoda, tā ir cita valoda. Mūsu mākslinieki to lieto, zīmētāji, dziedātāji, spēlētāji, dancotāji, tie lieto šo valodu, bet arī viņi lieto viņu citādāk, šo tēlu valodu, izjūtu un tēlu valodu. Un man nākas teikt, es saku, bet tev kāds mēģina kaut ko pateikt. Tā es arī cilvēkam saku. Es nezinu, es nevaru pateikt, es nevaru ieiet tevī iekšā un pateikt, es nevaru iztulkot. Tas tev ir jāvar pašai, bet to es pilnīgi noteikti varu apgalvot, ka kāds ar tevi mēģina runāt. Un nevis tādā veidā, kā es tagad ar jums runāju, bet kāds tavu uzmanību virza, kāds mēģina pievērst tavu uzmanību lūk šai lietai. Tur meitene stāstīja par situāciju ar kolēģi, kurš piezvanīja, prasīja atslēgu. Ikdienišķa situācija. Tur it nekā tāda nav. Un tai meitenei tā kā negribējās dot, un tad viņa beigās iedeva to atslēgu, jo viņai divas ir. Un pēc tam tur tieši šī situācija attīstījās kaut kādā veidā tālāk. Absolūti ikdienišķa situācija. Tur it nekāda mistika nav. Pilnīgi nekāda mistika nav. Un normāls cilvēks ar 3D apziņu tur nekāda mistika neredz. Ja mēs paskatāmies un ja mēs gribam redzēt, mēs ieraugam, runa ir par to. Šajā situācijā tev tiek dota tāda un tāda informācija, tāda un tāda zīme. Vai nu tu viņu dzirdi un izmanto, vai nu tu viņu nedzirdi, neuztver un neizmanto. Un turpin dzīvot 3D. Un man izskatās, ka tas tagad, spriežot, piešām pēc tiem lielajiem informācijas laukiem, ka tas tagad notiek, un cilvēkiem ļoti, ļoti daudz tagad ir, es domāju, arī tiem cilvēkiem pat, kas nav uz kaut kādu tur, es nezinu, šausmīgi garīgajiem, man visu laiku gribas par to visu ironizēt, jo tie vārdi tik gudri, bet apakšā tas viss ir ļoti, ļoti vienkārši. Un, kad tie cilvēkiem ir dotas situācijas, viņi tiek virzīti caur slimību, caur sajūtām, caur kaut kādiem sapņiem, caur kaut kādām sakritībām, nejaušībām, kuras izjauc, kuras diezgan sagādā nepatikšanas, izjauc cilvēku plānus, viņi ir nobaidījušies, viņi īgni, viņi dusmojas, bet ar tevi kosmoss runā. Atceros, skatījos vienu krievu seriālu, kā tur bija frāze. Tur arī viena dāmīte iztaisījusies, pelna baigo piķi, viņa invalīdi pelnīs tagad baigo piķi, strādās ezoterikas jomā par to lāstu licēju un atbrīvotāju no lāstiem un visādi. Un viņa arī tur visu laiku krieviski, viņa saka, klausies kosmosu un uzticies tam. Un pēc beig labais, forša aktrisa bija. Bet tas stāsts nav par to. Lūk, un kosmos ar tevi runā, Un ar tevi arī, mīļo klausītāji, runā. Un tieši tagad arī viņš runā. Es runāju pa savu pusi, pa savu tēmu, no savas puses. Bet tas, kā man sakāmais iegulstas tavā apziņā, tā jau ir tava darīšana un tavu skolotāju un tavu pavadoņu darīšana. Redz, atkal sasniedz to punktu, ka tālāk man gribas stāstīt, bet es saprotu, ka absolūti nav jēgas. Tāds man šobrīd ir vērojams, tāds man ir piedzīvojums. Ārkārtīgi patīkams, satraucošs tāds pārsteigums, ka mēneša laikā mēs varam uztikt uz ceļa.
Un tad mēs arī norunājām ar dāmām, ka viņas ies katra šo savu pieredzi, viņas tā kā tādu diega galiņu ir uzķērušas, varētu teikt, tumsā taku ieraudzījušas. Un viņas turpinās iet pa savu taku, mēs norunājām, ka es nekādas mājasdarbs no savas puses nedošu, vingrinot cilvēka uztveri, domāšanu, izjūtu, vingrinot viņa apziņas elastīgumu, es mājasdarbs tagad nedošu. Meitenes turpinās vērot, lūk, šo savu pieredzi, pa tādu kā taciņu, viņas tagad uzmanīgi, lēnām, prātīgi ies. Mēs katru nedēļu satiksimies, viņas atnesīs savu pieredzi, ko viņas ir piedzīvojušas, kādi varbūt bija pat notikumi, bet notikumi mūsu gadījumā absolūti nav galvenie. Bet tieši mums vajadzīga tā pieredze, ko cilvēks sajuta, ko viņš padomāja, kas viņam likās. un tad mēs veram vaļā šo pieredzi un skatāmies, kas tur ir. Un mēs tā šobrīd vienojāmies. Jā, bet tas, kas man pārsteidza mēnešu laikā, es nebiju gaidījusi kā ātri rezultāts. Pilnīgi ne. Visa tā mana programma, kā es esmu iesākusi strādāt, tas algoritms pēc kādā secībā, tas šobrīd tas tiek izmainīts. Un tāpēc, ka cilvēkiem vajag, viņi sastapušies ar kaut kādu pieredzi, viņiem vajag tā, ok, nav problēma, es varu arī pielāgoties, un mēs ejam kopā. To es jums gribēju pastāstīt, par to es esmu ļoti, ļoti priecīga. Ja domāju, es vienkārši nevaru beigt priecāties mēnešu laikā, jo, Haidī, un visa tā ezoterika, un viss tas ir tik liels un tik milzīgs, un liekas, ka tur vajag studēt, un grāmatas lasīt, un viss. Nē, kaut kādā brīdī vajag arī informāciju. Jā, viena dāma no šīs dienas grupas, viņai nonākusi tajā situācijā, viņai arī sāku, es saku, man liekas, ka tev prasās jau tagad informācija. Tu esi šajā vērotāja pozīcijā nostabilizēsies, tev jau tas izdodas tik vienkārši tā it kā elpot, tas ir kļūst par tavu dabisko stāvokli, un tagad vienkārši vākt informāciju. Par ko? Tā ir tur atkal viņai savu tēmu un savs darbiņš. Un viņi tagad vāc informāciju, zināšanas, krāj pieredzi, lai varētu sākt strādāt. Man izskatās, 2 dāmu gadījumā, ka viņu personīgie skolotāji un pavadoņi gatavo šīs dāmas kaut kādam darbam. Ar citiem cilvēkiem viņas ies pa priekšu caur savu personīgo pieredzi, tieši tāpatās kā es, nevis caur kursiem, bet tieši caur personīgo pieredzi, tā teikt, mācoties dzīves skolā. Un, kad viņām ir apmēram 1-2 gadi, es nezinu, kāpēc es tā domāju, bet no kaut kurienes jau man tā doma nāk, apmēram 1-2 gadi, kad viņām būs, vajadzēs konsultēt jau savas paudzes cilvēkus. Tajā līmenī, kurā un tajā jomā par tiem instrumentiem, kādus viņas būs atklājušas. Es jau arī dodu tikai tos instrumentus, ko es esmu pats savā dzīvē atklājusi. Neko citu es iedot jums nevaru. Ja man nekā citu nav. Ne astroloģija zina, ne numeroloģija, ne elpošana, ne jogu, es neko nezinu. Es saprotu, kas tas ir, bet tā, lai otram to mācīt, kādā gadījumā ne, un pat arī es tur īpaši neizmantoju. Tā kā es tikai dzīves pieredzi varu iedot. Un šīs meitenes izskatās, jā, tās ir jaunās paudzes meitenes. Izskatās, jā, ka viņa dzīve tiek ievirzīta un virzās šādā virzienā. Viņas darbosies ar sevi, pēc tam viņas darbosies ar saviem tuviniekiem, iekārtosies šajā sociālajā, fiziskajā vidē ērtāk, tā, lai viņas tiešām, ir nostabilizējušās, un tad viņas, tā izskatās, ka tāds ir šo palīdzētāju profesiju, šo pavadoņu, skolotāju darbs, ka tad, kad cilvēks iekārtojas ērtāk, arī nodarbinātības ziņā, viņam situācija tagad ir stabila, ap viņu ir tikai tie cilvēki, kuri viņam patiešām ir vajadzīgi, un tie notikumi, kuri uz viņu personīgi attiecas, no ārējās vides, viņš ir kaut kādā veidā norobežots. Es arī esmu no ārējās vides norobežot no šiem 3D procesiem. Es viņus redzu, man viņi apkārt notiek, bet man viņi nekādā veidā neietekmē, un es viņus arī ne. Ir tāda neredzama robeža, un tā ir tā vibrācija robeža, jo tajos 3D procesos es vairs nejaucos iekšā, es viņus redzu, bet man tur negribas neko domāt, man neko nevajag no tiem procesiem. Un tiem cilvēkiem, ar kuriem es kopā pagaidām vēl arī strādāju, viņiem no maniem procesiem arī neko nevajag. Un starp mums veidojas šī vibrācija robeža, baigi labi redzēt, kā tas izskatās. Praktiski šeit pat tajā dzīvē, ja normāli, es tāpat tās eju uz darbu kā vispārējie. Un daru kaut kādas lietas. Nekas man nav citādāk. Tāpat tās brīžiem ir uznākt vēseles caurei, tad man liekas, ka šausmīgi slikti viss ir, bet tas jau ar vien retāk jau notiek, kad vienkārši es dzīvoju savu dzīvi.
Es redzu, ka citi cilvēki kaut ko tur staigā, jā, tie pilnīgi noteikti var redzēt, ka tie 3D cilvēki, viņiem neinteresē tas, kas man ir aktuāls, un man neinteresē tas, kas viņiem ir aktuāls. Un tas veido šo robežu. Un tas notiek tik ļoti dabiski, tik ļoti tādā, tur nav nekādas prakses, tur nav nekādas jogas, tur nav nekādi instrumenti, tur vienkārši ir atļaušana un būšana. Nu, es uz šito esmu gājusi, tā konkrēti, man liekas, no kāda 15. gada. Bet es jau nezināju, kurien es vienkārši darbojos ar savu labsajūtu, līdu ārā no savas enerģētiskās bedres. Un tad arī atklāju vienu instrumentu, otru instrumentu, un tad arī es izpētīju, ilgi pētīju, pamatīgi, tātad no 15. gada līdz, es nezinu, kādam nav. Kaut kāds gadus es tur pētīju, ja kā tas process notiek, un es iemācījos to procesu. Ka tu pakrīti un ceļēs augšā, un tev ir grūti, tev kaut kas sajūg, tu kaut ko nesaproti, un tu atkal dari to, un tu mēģini šitā, un tu beigās, redz, tas ir tas, ja tāds meklējuma un atklājuma laiks. Nu, lūk, un šādā meklējuma un atklājuma laikā tagad ir iegājušas manas sestdienas grupas dāmas. Mēnesi nostrādājām, un viņas, lūk, ieiet šajā meklējuma un atklājuma laikā. Cik ilgi tas būs, to mēs nevaram prognozēt. Es jau dāmām gan arī saku, visā jūs atlikusī dzīve šādā virzienā ies, šādā veidā. Jo tas 3D, viņš ir prognozējams, lineārs, tur viss ir iepriekš noteikts, tad, kad tev ir, ja tu esi sieviete, tad tu ej un dari to, tu ģerbies tā, ja tu esi vīrietis, tu ej un dari to. Visas programmas, tad, kad tev ir tāds vecums, tev vajadzētu būt sabiedrībā tur un tur, ja tu strādā, tad tu maksā nodokļus, ja tu nestrādā, tad tu nedabū ēst, tev varbūt tās izmaksā pabalstu. Nu, tāds viss ir iepriekš noteikts, viss ir notiek tā kā pēc scenārija, ja, un tās izvēles iespējas ir diezgan minimāls. Tagad tie cilvēki, kas iet šajā jaunajā pasaulē, iekšā jaunajā telpā, viņi iet tukšumā. Un tur ir jābūt psiholoģiski johaidī sagatavotiem, mīļie. Patiešām tur ir riktīgi jābūt sagatavotiem, lai tu šajā tukšajā telpā ieejot, lai tu tur sāc radīt. Nevis tev tur kaut kas ir, bet tu sāc radīt pats pilnīgi no nulles. Ir man cilvēki, kuru projekts ir veidojies, man liekas, tieši attiecību virzienā, vīrišķās un sievišķās enerģijas virzienā, ja kā veidot principiāli citas attiecības. Pavisam citas. Pilnīgi citas. Nu kā citas? Nu es nevaru to izskaidrot šajā vietā, beidzās valodas iespējas. Jo, attiecības ir attiecības. Divi cilvēki, ko dzīvo kopā. Bet neviens kāds pāris, ja, nedzīvo vienādi. Katrā tur tie iekšējie procesi ir ļoti dziļi un pamatīgi. Lūk, un šos iekšējos dziļos procesus man cilvēki sāk pētīt. Šos iekšējos procesus, ko darīt, ja tā, un atkal, es viņiem arī saku, man liekas, jūs iegūsiet tādu pieredzi, kura būs vajadzīga vēl daudziem, kura būs vajadzīga nākošajiem, jo tagad, ģimenēs ļoti daudz visādu dīvainas, tieši attiecībās, ja pāru attiecībās ļoti daudz neparastas lietas notiek, un jo sievietes ir, mainās viņu enerģētika, viņas mainās ātrāk, tu izstās kosmiskās strāvas, viņiem uzpūta gan no fēnu, tas sievietes paliek dulls. Un līdz ar to arī tiem vīriešiem kaut kāds diskomforts rodās, un tās pāra attiecības, viņas nevar vairs tā turpināties, kā bija iepriekš, kā citādāk. Dievs viņas zina. Kam tu paprasīs, neviens tev nepateiks. Psihologi mēģinās virzīt un ievirzīs, bet cilvēks tas vairs neapmierinās, jo tāpēc, ka psihologi vairs nevar ar savām zināšanām un metodēm vairs nevar palīdzēt cilvēkiem izraisīt tik dziļas pārmaiņas, kādām cilvēki ir nobrieduši. Te jau prasās, lūk, šis garīgais līmenis, dvēseles līmenis. Te nav runa par to, ka mēs te psiholoģiski nesadaram kopā vai šausmīgi sadaram tā, ka nevar vaļā viens no otra tikt. Te ir runa par garīgo līmeni, par dvēseles līmeni. Bet tad ir jāvar to dvēseles līmeni dzirdēt, un tad ir jāzina. Tur daudz, kas ir jāzina un jāmācās. Tur vienkārši no nulles cilvēks sāk veidot attiecības. Un tas viss ir, tā viss ir daļa no pārējas. Jau sāk šī masu pārēja, masas pāriet uz citu attīstības līmeni. Masas. Un viņas neies caur ezoterikas studijām, viņas ies citādāk. Un tur ir vajadzīgi savi skolotāji, meistari un pavadoņi. Tāds man te piedzīvojums šodien iznāca. Tā.